Sveiki! Man atrakstīja cilvēks, kas vēlējās uzzināt par miega paralīzi un kāpēc, lai es neuztaisītu video, es esmu par to runājis kaut kad iepriekš, bet ne tā kā padziļinātākā veidā. Tātad man pašai personīgi ir bijusi vienu reizi šāda pieredze, taču man ir diezgan daudz informācijas par to, kas tas īsti ir un kāpēc tas notiek un ko darīt. Tātad sākšu ar to savu pieredzi, kāda man bija. Es biju nesen ievākusies jaunā mājā, un tā bija pirmā māja. Iepriekš es dzīvoju dzīvokļos, un tā bija pirmā reize, kad man bija arī savs zemes gabals ar kokiem, ar akmeņiem. Tas bija Juklā, Rīgā, un tā bija kapakmeņu tēlnieka māja, kurā viņš bija arī, viņam arī bija darbnīca. Un viss bija pilns ar kapakmeņiem un ar kapakmeņu sagatavēm, nepabeigtām skulptūrām, arī vienkārši akmeņiem, un tā bija ļoti skaista vieta. Tagad tie cilvēki, kas tur ievākušies, pilnīgi visu ir pārtaisījuši. Man liekas, jā, protams, visu vajag pataisīt vienādi. Tur tieši bija tas savs šarms ar daudziem kokiem, daudz kas tagad izcirs, un tā, kas sanāca garām. Labi, un tātad šajā mājā es ievācos un uzreiz sāku ieviest arī savu enerģētisko kārtību, jo es kā ragana nodarbojos ar tādām lietām, un, protams, ka es nediktēju mājas garam vai kaut kādām fejām vai kādiem gariem visu, kas viņiem ir jādara, protams, ka nē. Bet, es tur iepazinos, atstāju ziedojumus, sāku tur sakārtot, lai būtu labāka enerģija, un mājas garam, laikam, kā es sapratu, viens drusku nepatika, ka kāds tā atnāk un sāk tagad darboties, jā. Kā jau es tikai visu pozitīvu, bet kas kuram ir pozitīvi, jā. Un viņam arī gribējās mani mazliet pārbaudīt. Un tad tas nebija īstenībā nemaz tik drīz, ja, viņš man kādu laiku vēroja. Un vienu nakti, jā, man bija šī klasiskā miega paralīze, ka es gulēju muguras, ko es īstenībā daru diezgan reti. Dažkārt es miegā tā pagriežos, bet es nekad muguras nevaru aizmigt. Un es pamodos un jūtu, ka kāds man nāk virsū, ir smagums uz krūtīm, redzēju tumšu melnu apveidu, acis varēja atvērt uz vienīgais no sākuma, jūtu visu to klasisko to šausmu sajūtu, visu, ko mēs saprotam miega paralīzi, kas parasti sastāv no 4 lietām. Viens ir nevar pakustēties, 2 ir kaut kāda baiļu, šausmu sajūta, 3 ir spiediens uz krūtīm, un 4, kas dažreiz ir un citreiz nav, ir kaut kādi, redzamas kaut kādas lietas, vai kaut kāds tiešām ļoti izteikti redzams monstrs, kaut kāds dēmons, vienalga cilvēkveidīgs vai kāds, vai melna kaut kāda masa. Ja man bija tāda kā melns mākonis kaut kāds tāds, bet izteikti, ja nevis vienkārši kā kaut kāda krampa redzama ēna, bet tāds diezgan izteikti. Un ko es izdarīju? Es no sākuma, jā, es tiešām pārbijos, man nekad tā nebija bijis. Man ir bijušas visādas pieredzes, jau arī sākot ar agru bērnību, bet man nebija bijuši šī klasiskā miega paralīze. Daudz par to runā, bet man nebija bijis. Un tad man bija droši vien kā 23 gadi. Un es sapratu apmēram, kas notiek. Es biju dzirdējusi par to un es zināju, kas jādara. Un ko es izdarīju, ir es viņam pateicu vācies projām. Un es to pateicu vēl dažādos vārdos, arī lietojot vārdus, kas YouTube nepatīk, ka viņš arī lietoja savos video. Var teikt, izlamājumu pateicu vācies vienkārši projām, tā kā tu man te neiedomājies, jā. Un paklausīja, aizvācās. Tāpēc, ka man ir tas, ko es sauc par dabisko autoritāti, tas, ko ņem vērā gari, fejas, astrālās pasaules radījumi, viskaut kās, ne jau visus var komandēt. Bet šajā gadījumā vienīgais, ko viņš darīja, viņš sūca man enerģiju, man biedēja un plus man pārbaudīja. Bet pēc tam vēlāk es iedraudzējos ar šo mājas garu, man viņš man ļoti patika. Tā ir mana pasaulē mīļākā māja, un teicu, viņa pilnīgi izbojāta, ja, bet arī enerģija tur vairs nav forša. Bet viss bija ļoti, ļoti forši pēc tam. Viņam vienkārši, pirmajā brīdī nepatika, ka es te baigi tā tagad rosos, ja. Un gribēs pārbaudīt, es varēšu viņu iedzīt vai nevarēšu, es varēju, ja, un tas viņam radīja cieņu pret mani. Tātad mājas gari īstenībā ir lielā mērā atbildīgi par šo miega paralīzi, un daudz to nezina, daudziem liekas, ka tie noteikti ir kaut kādi dēmoni vienmēr, vai kas, bet mājas gari var šādā veidā izpausties, ja viņiem nepatīk, ko jūs darat.
Viņi tā var darīt ciemiņiem, kas atrodas svešās mājās, pat tad, ja viņi savējos nekad neaiztieku. Un viss ir ļoti labi ar savējiem. Dažkārt mājas gariem nepatīk ciemiņi, bet tad, ja tie ciemiņi nedara pilnīgi neko sliktu. Viņiem var būt negācijas, kāpēc tu tur nāc. Viņiem var nepatikt tas cilvēks. Varbūt tam cilvēkam ir, nezinu, negatīva enerģija, pat nevis viņš ir ļauns, vai viņš kaut ko sliktu darīs, bet, nu, es nezinu, viņam grūti dzīvē, ja, un viņam depresija, tā arī īstenībā, diemžēl, ir negatīva enerģija. Un viņam mājas garam var nepatikt, ka šī enerģija ir ienākusi viņa teritorijā, un viņš šādā veidā var mēģināt biedēt. Tātad tas ir saistībā ar mājas garu. Ja tas ir svešs mājas gars, tad jums ir jāprasa saimniekam runāt ar šo garu, jo pats jūs nekas neesat, jūs nevarat tā kā... Es biju savās mājās, es varēju komandēt viņu, bet ne visi arī var. Un ne katrs gars padosies. Un viņš padevās droši vien bez īpašas cīņas, ja vienkārši gribēju redzēt, vai es vispār tā kā vienkārši pārbīšos, un es nezinu, ja tur tā kā psihoša, vai arī, nu, es saņemšu sevi rokās. Tā kā, ja tas ir savās mājās, tad vienkārši sakārtot attiecības ar savu mājas garu, par to es ļoti daudz esmu runājis. Taču tas, protams, var arī nebūt mājas gars. Viena lieta, kas tas var būt, ir dažādas slimības, kuras šādā veidā izpaužās, un tās te var būt sirdsapziņas traucējumi. Tā, protams, tas var arī mentālas slimības, ka reāli tur nekā nav, un vienkārši kaut kas iekšēji cilvēkā notiek, kas, protams, ir pa īstam. Pat halucinācijas ir kaut kādā ziņā pa īstam, jo tas tam cilvēkam kaut kas tur notiek, kaut ko tas nozīmē, ja? Tas kaut kas ir. Daudz saka, nu, tas ir tikai tavā galvā, tas neeksistē. Nu, tas, ka tas ir kādam galvā, tas nenozīmē, ka tas neeksistē. Ja man, piemēram, ir stāsts, kur cilvēkam bija galvā, ka viņa sievai uz pleca sēž velns, nu tā kā velniņš, maziņš vai kaut kas tāds, jā, un viņam bija dzēruma delīrijas, bet viņa galvā bija tur velns, un viņš viņu nodūra to sievu, lai gan viņš mēģināja viņu pasargāt, viņš mēģināja nodurt to velnu, jūs pasakat, ka tur nekā nebija, ka tas nekas nebija, nu tā bija ideja galvā, idejas ir īstas, domāšana ir īsta, viņš redzēja to velnu, un tikai tāpēc viņš dūra, un, protams, ka pats viņš bija vainīgs, ka viņš bija aizdzēries līdz tādiem delīrijiem, jā. Bet, nu, tas, kas, ja jums saka, tas ir tikai jūsu galvā, un to nepadara mazāk īstenībā, jo katrs cilvēks mēs dzīvojam vienkārši nervu sistēmu kaut kādā šajā ietvertajā gaļas un kaulu kaut kādā veidojumā, ja, un tad nervu sistēma caur maņām piedzīvo pasauli, kur mēs viņu nepiedzīvojam nekādā veidā kaut kādā objektīvi. Tās ir tikai mūsu maņas, un ir daudz kas cits, ko mēs arī varētu uztvert, vai ko mēs varētu uztvert citādāk, bet mēs to neuztveram. Tātad, tas ir būt kaut kas, kas tiešām nemājo ārpus jums nekādā veidā, bet tas ir būt jūs kaut kādas problēmas, kaut kādas personības daļas, kaut kāds iekšējas traumas, mentālas slimības, protams, psihoze. Tā var būt psihoze, ja? Bet tas nenozīmē, ka neko nenozīmē. Nenozīmē, ka neko nenozīmē. Bet, nu, tādā gadījumā tur ir jāstrādā ar sevi, ja, un es vienkārši neko, nu, tas ir vairāk psiholoģijas, terapijas un tam līdzīgs lauciņš. Tad, protams, jā, fiziskās slimības sirdi varbūt vajag pārbaudīt, dažkārt tās ir kaut kādas sirdsdarbības problēmas, kas to var raisīt, vai jā, varbūt kaut kādas, nezinu, smadzeņu lietas, kaut kas tam līdzīgs, ja tā kā. Dažiem, laikam, astma tādā veidā arī izpaužās, vai, nu, epilepsijas, kaut kādas pirmās pazīmes, ja kaut kas, nu, viss kaut kas var būt, katrā ziņā, tās ir būt arī medicīnas problēmas. Un to nevajadzētu, tā kā, vajadzētu pastīties uz citiem simptomiem, vai jums kaut kas vēl ir. Ja, piemēram, jums šādi gadās, un šad tad tā kā ir kaut kāds arī tāds nelabs dūriens sirdī, vai kaut kāds, nezinu, tur elpas trūkums, nu, kaut kas, ko mēs asociējam ar sirdsdarbības problēmām, jums kā liekas nav tik traki, bet plus jums ir šī miega paralīze, un tu varbūt tomēr aiziet uz sirdi pārbaudīt, ja nesakies jau visu laiku, nav jau tik traki, ja. Tad, protams, jā, tie var būt astrālie gari, mājas gars ir daļēji, astrālais gars daļēji feja, kas nezinu, vai viņš ir būtne, kas sastāv no divām daļām no augšas un lejas, tāpat kā cilvēki. Un cilvēkiem ir vairāk enerģijas un vairāk visa kā cita, taču mājas gars ir ļoti īpatnējs un īstenībā diezgan spēcīgs gars. Tātad tie var būt astrālie gari, kuri vienkārši tiešām jūs biedē. Tas ir parasti to sauc par lietuvēnu, kuru viņš tiešām vienīgais, ko viņš grib, ir jūs nobiedēt. Un viņi mēdz arī tā kā zirgus biedēt, jo zirgi ir šausmīgi bailīgi radījumi īstenībā, un viņš biežiem tur kopā ar kazām, kurām ir kā lietuvēns, tad nevar uzbrukt un tam līdzīgi.
Tas ir arī folklorā, ja zināms, ja. Tas ir astrālās pasaules būtnes. Tur nav lieki, ko ņemties, ja. Tā kā ir divas lietas. Ja tas ir kaut kāds astrālis, tad vienīgais, ko viņš grib, viņam nav jāiet runāt. Viņš vienkārši grib jūs biedēt, viņš ād jūs bailes, tas arī ir viss. Un ja jūs nespējat nebaidīties, jo bieži vien ir tas, ka cilvēks saka, ja tu nebaidīsies, tad ar tevi nekas nenotiks. Tā nav, ja? Lielākoties tā nav, jo jūs varat nezināt, ka jums kāds uzbruk. Bieži vien saka, ka cilvēks saka, es tevi nolādīšu, viņš uz bēlēm nomirst, un tad visu kolās nostrādāja, ja? Var tā būt, bet parasti tā nav. Un tie lāsti ir nostrādāti, tad jūs nekam neticat, un jūs tā kā pilnīgi domājat, ka tas muļķības. Bet tieši šajā gadījumā, ja jūs nebaidīsieties, ja jūs savāksieties un aizradīt mazākos var, ja jums ir kaut cik dabiskās autoritātes, vienkārši teikt, ej prom ar enerģiju. To var iemācīties izmantot arī balsi, ja jūs varat parunāt, vai iekšēji jūs varat teikt šos vārdus. Tad vēl ir tās parasti, lai kādi šie te radījumi nākt, vienalga, kas tas ir. Ja tās ir halucinācijas, tad nē. Bet viņi uzbruka, ja jūs guļat uz muguras. Esat taču visu laiku dzirdējuši. Man uzsēžas uz krūtīm, man tā kā šitā. Cilvēks visu laiku ir uz muguras. Bet vai cilvēki visu laiku tiešām guļ uz muguras? Bet tas ir ļoti interesants jautājums, kādēļ tas tik ļoti bieži notiek, ka cilvēki guļ uz muguras. Viens ir tas, ka cilvēkam īstenībā plaušas nestrādā nemaz tik labi guļot uz muguras. Tas varbūt ir labi mugurkaulam, kā saka, bet bieži vien ir tā, ka cilvēki sāk drusciņi iezelsties, arī krākt vairāk, kad guļ uz muguras. Un ir dažādas, tas ir mazliet specifiski, un tādēļ tas var nozīmēt arī medicīniskas lietas. Taču, kad jūs guļat uz muguras, jums tā kā šī te vieta tā kā ir vaļā. Un viņai iet uz augšu uz leju caur sirds čakru, iet enerģija labāk. Tādēļ it kā enerģētiski ir labāk gulēt uz muguras, lai gan, es saku, tur ir visādas lietas. Jo padomājiet, kā to parasti cilvēki apraksta. Un es nesaku, ka tas nevar notikt guļot citā pozā. Man bija, ka es gulēju uz muguras, un es nezinu, kāpēc jūs to dara ļoti reti. Manuprāt, viņi šie te gari kaut kā cilvēkam iedveš pagriezties uz muguras, vai arī viņi uzbruk tikai tajos brīžos, kad cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ, vai tāpēc, ka viņš bieži tā guļ, vai tāpēc, ka kādreiz gadās, ka viņš tā guļ, uzbruk, ka jūs esat uz muguras. Ja jūs esat uz muguras, bieži vien ir tā, ka, jūs tagad nonākat pamazām līdz tam brīdim, kad jūs jau tā kā varat sākt bišķiņ kustēties, un jūs domājat, es tāpatiem palikšu, mēģināšu atkal aizmigt, visu jau kārtībā, visu kā labi es kustos, ja? Nē, pagriezieties uz sāna vai piecelieties un pastaigiet. Nepalieciet tajā pašā pozā uz muguras, kad jūs varat. Bet viena lieta, ko ir mēģināt pakustēties, jebkuru vietu. Un cilvēki bieži vien saka, bet es nekur nevaru, es neko nevaru. Nevienmēr tā ir. Pirmais ir, jūs varat parasti kustināt acis. Acis jūs parasti pilnīgi droši varat kustināt. Jo īstenībā ir tā, ka pēc cilvēks, kad viņš ir atslēdzies ļoti lielā mērā, viss viņa ķermenis, viņš vēl aizvien spēja atvērt, aizvērt acis un kustināt acis. Vai pat tikai kustināt acis. Varbūt pat ne plakstiņš, bet acis var, tas ir atsevišķas lietas. Tā kā smadzenēs acis kustās uz kaut kādu citu principu. Es nemāku medicīnas pareizi pateikt, bet tā ir. Kustiniet acis, mirkšķiniet acis, pamēģiniet kustināt seju, poties saraugfieri, muti pakustināt, pirkstus, kāju pirkstus. Izmēģiniet visas vietas pakustināt kaut vai nelielā mērā. Un šādā veidā sākot ar mazāko, ar kaut vai, mēli mutē iekšā pakustināt. Sākot ar šādām mazām lietām, bieži vien izdodas aiziet līdz tam, ka jūs sākat kustēties, un tajā brīdī jau tas gars aizies, jo viņam vajag to paralīzi, jo tā rada to šausmas iejūt lielākoties. Jūs spējat piecelties kājās, jums tas beidzās, jums varbūt pēc tam vēl tur šitā sirds un satraukums tam līdzīgi, bet tas process tā kā, tas vampirizēšanas process beidzās. Tātad mēģiniet kustēties. Tad vēl, ja tie nav astrāļi, arī par astrāļiem, īstenībā, jā, pret jebko, pret demoniem un astrāļiem, palīdz zvaigžņu sega ar zvaigznes zīmi, kas ir
nu, tā kā no 8 strīpņām vienkārši. Nu, tā kā viens krustiņš un slīpais krustiņš, ja, tā kā šāda. Es zinu, ka ir cilvēki, kuri pat nu, ir diezgan dārgi atļauties, ja tādu specifiski pasūtītu pārvalku vai segu ar šādām zīmēm, ja, bet ir cilvēki, kuri jūs, piemēram, gaišas segas ar flomasteru sazīmē, ja, šīs zvaigznes zīmes, un tu uzliek pāri pārvalku, neviens neredz, bet enerģiskajā līmenī tās zīmes tur ir. Tad vēl ir pentagramma, kas ir tātad parastā piesta ir zvaigzne, man te kur viņa, es nezinu, cik labi var redzēt, bet tur pa vidu laikam ir maziņie. Jā. Tātad, bet ja jūs viņu zīmējat kaut kur, to parasti nedara uz sagas, to parasti dara kaut kur pie galvas, vai pakarinātu viņu kaut kādu, vai kaut kur pie galvas uz naktskapīšu kaut kādu vai tam līdzīgi. Ja jūs viņu nevis nopērkat kaut kādu figūriņu vai jau gatavu tā kā zīmi, ja jūs viņu paši zīmējat, tad sāciet no kreisās uz labo pusi šitā. Tātad, nu, no kreisās stūrīša, es nezinu, kā tas tur video sanāk, bet tātad jūs sākat no kreisās uz labo, un tad šitā te uz augšu, un tā. Tātad šādi, no kreisās uz labo pusi, tā ir pirmā strīpa, ko es valku, tā ir aizsardzības pentagramma. Jūs velkat tādā veidā, bez apļa apkārt. To Latvijā sauc par lietuvainu krustu un izmantoja arī šādi. Viņu stenderiem arī lika, var pie logiem arī, jā, pie logiem, pie durvīm visās malās salikt. Tas palīdz pret astrālajiem gariem un arī pret spēcīgākām lietām, ko, nu, dēmons tas ir ļoti aptuvens apzīmējums kaut kādiem kaitīgiem gariem, kas ir parasti vairāk nekā astrāļi, vai arī dažreiz ļoti spēcīgi astrāļi, bet tātad viņi var pastāvēt arī mentālajā plānā. Diemžēl tās pat var būt dievības, kas šādā veidā jūs spīdzina. Tās var būt fejas, kurām kaut kas nepatīk. Un tad jums ir jākārto attiecības ar šiem te radījumiem. Un tie lietuvaini krusti var pret kaut ko tādu arī palīdzēt. Ja tās ir fejas, iespējams palīdzēs. Bet tur tā lieta, ka tad zvaigžņu sega būs labāka, jo viņām īstenībā fejām diezgan labi patīk pentagrammas. Un viņa reizē, ja jūs ieliekat tur to domu, jūs speciāli velkat tā kā šādu, ja, palīdzēs arī pret fejām, bet tas nav labākais. Ausaklīšus var izmantot jebkādas aizsardzības zīmes, kas jums patīk, jebkādus aizsardzības akmeņus, jebko, tā kā, visu kaut ko, kas ir jebkāda veida aizsardzība, ja? Ja jums kaut kas augstāks par astrāli uzbrūk, vai ja tas nāk no feju pasaules. Tā ir ļoti plaša tēma, kā sevi aizsargāt no vispār problēmām visādām, un tad, ja tas ir kaut kas vairāk nekā astrālis, mājas gars, maza fejiņa, neliels kaut kāds cits gariņš, ja, tad tas viss ir individuāli, jums ir jāsaprot, kas jums īsti uzbrūk, un tad tā miega paralīze jau visticamāk nāks kopā vēl arī ar kaut ko citu. Tie var būt miruši cilvēku gari arī, tas arī ir iespējams. Pret viņiem palīdz pentagrammas un zvaigžņu sega. Arī nevienmēr. Jo vairāk jūs baidīsieties, jo vairāk viņiem būs motivācija nākt. Arī bieži vien viņi vēlas aizbaidīt kādu no tās mājas, kuros viņi senāk dzīvojuši, ja tie ir miruši cilvēku gari. Tā, diemžēl, notiek. Ja tie ir lielāki spēki, es jums nevaru šādā video pateikt, ko darīt. Ir jāsaprot, kas tas ir, un tikai tad varu tālāk runāt. Un būtībā, ja jūs nezināt un jums nepalīdz nekādas parastās lietas, jā, tā kā jums nepalīdz viņam pateikt, vācies projām, jums nepalīdz pentagrammas un zvaigžņu segas, jums nepalīdz kaut kādi parastie aizsardzības paņēmieni, kūpināt tur, es nezinu, salviju, nolikt kaut kādas aizsardzības akmeņus, jums nepalīdz parastās lietas, tad ir jānoskaidro, kas tas ir, un tikai tad var darīt tālāk. Un tas jau ir vienkārši cita tēma. Ko darīt, ja jums ir problemātiskas attiecības ar ļoti spēcīgu kaut kādu garu? Tā ka, nu, tur tālāk vienkārši pašiem jārunā. Nu, tas ir par miegu paralīzi.